Tajā skumīgajā brīdī, kad šķita, ka priekšpiedziņas kupējas mūsdienās ir aizvērta tēma, pēkšņi uz skatuves parādās Honda un pēc 25 gadu pārtraukuma ir atsākusi ražot Honda Prelude. Tā ir jau 6. paudze un tā ir citāda automašīna. Sāksim kaut vai ar to, ka tas ir hibrīds. 2 litru hibrīda motors ar 184 zirgspēkiem ir paņemts no parasta Honda Civic. Savukārt balstiekārta ir aizgūta no sportiskā Civic Type R. Tiesa gan, iestatījumi ir pielāgoti šai automašīnai, kas tomēr nav karstais hatchbacks, bet drīzāk tāds Gran Turismo braucamais. Pātrinājums līdz 100 km/h aizņem 8,2 sekundes, bet maksimālais ātrums ir 188 km/h. Savukārt CO2 izmeši hibrīda dēļ ir tikai 117 grāmi uz kilometru. Preludes siluets atgādina plašu spēkratu gāmu no kādreizējām tautas kupējām līdz ekskluzīviem vācu un pat britu sporta ratiem. Bet modeļa nosaukumā nostalģiski izmantots šrifts, kam nu jau apritējis ceturdaļgadsimts, ja ne vairāk. Bet kas nu ir pilnīgi droši un arī atšķirīgi no iepriekšējām 5 Honda Prelude paudzēm, kur bagāžnieka vāks lielāks vai mazāks vērās atsevišķi no stikla, šī Prelude mums jau ir liftbacks un līdz ar to visa aizmugure atverās kopā. Elegantais Prelude logo iespiests arī sēdekļu atzveltnēs. Preludes kabīne ir vienkārši un lietišķi. Krēsli, protams, ir vienkārši brīnišķīgi. Es nezinu, kādas krāsas vēl ir pieejams, bet šī kombinācija balts ar zilu un visu tur tā apstrāde un apdara. Tāds ļoti augstvērtīgs sporta auto. Bet te priekšā ir parasta Honda stūrīta panelis. Ekrāns ir ļoti maziņš, labi. Apple CarPlay ir, bet vienalga tas izmērs ir tāds uz pusi mazāks nekā mūsdienās var būt. Atsevišķi klimata kontrole. Un tāds tik labs knikšķīts tajos kloķīšos ir, te vēl varētu ķīnieši pamācīties, kā tās lietas dara. Un savukārt transmisiju mēs vadām arī, kā jau daždien Hondas hibrīdos, ar pogām. Nospiežam draivu un laižam. Pirms tam vajadzētu pieregulēt sēdekli, un tad atklājas, ka Honda jau atkal burā pret vēju. Piemēram, mūsdienās taču pat visvienkāršākajām automašīnām pilnīgi visam ir elektropievadi. Varbūt ne visam, bet vismaz sēdekļiem. Prelūdē gluži otrādi, lai samazinātu svaru, konstruktīvo sarežģītību un arī izmaksas, sēdekļiem ir tikai mehāniska regulēšana un elektrisku sēdekļus nevar dabūt nekādā versijā. Aizmugurējiem vākam arī patiesībā nav elektropiedziņas, lai gan varētu būt vēl vairāk. Sēdekļi savā starpā atšķirās, tie nav vienādi, jo blakus sēdētāja sēdeklim šī daļa, tātad sāna atbalsts ir zemāks, lai varētu vieglāk iekāpt un izkāpt. Savukārt vadītājam, kuram tomēr jāturās ir savā vietā, tas sāna atbalsts ir augstāks. Vēl viena, un manuprāt, vissvarīgākā poga visā automašīnā ir šī S+, ar kur mēs ieslēdzam tādu virtuālo manuālo režīmu. Sanāk tā, ka jaunajai Prelūdē ir tikai par 1 zirgspēku mazāk nekā bija tā laika jaudīgākajai Prelūdei. Tur bija 185, bet tur bija 2.2 motors, tur bija Vetex, tur bija Redline kaut kur pie 9000 apgriezieniem, un manai Prelūdei vēl arī stūrējās pakaļēji riteņi. Jaunajā Prelūdē nekā tāda nav. Toties ir sistēma, kas saucas AHA, jeb Agile Handling Assist. Hondas hibrīds ir uzbūvēts tā, ka benzīna motoram tieša saikne ar riteņiem iestājās tikai tādos šosejas ātrumos. Pārējā laikā visu dara elektrību, un tas benzīna motors vairāk tur nodarbojās ar elektrības ražošanu. Un tomēr ir viena iespēja, kā piespiest benzīna motoru strādāt, un tas ir tas pats pieminētais S+ režīms, jo tajā brīdī mēs pirmkārt iegūstam iespēju pārslēgt ātrums ar lāpstiņām zem stūres, jo normālos apstākļos ar to vada rekuperācija. Un pat ja mums ir slinkums to darīt, tad mēs varam piedabūt motoru rūkt, lūk šādi. Standarta braukšanas režīms šajā Hondā ir nevis normāli vai eko, bet gan GT, tātad Gran Turismo. Diezgan ātri atklājas, ka arī braukšana ar vienmēr nospiestu S+ pogu ir optimāls risinājums, jo funkcionē arī automātiskā režīmā. Mums ir iedomāts 8. pārnesums, un tiklīdz es nospiežu pedālu grīdā, tā viņi pārlec uz 3. vai 5. Un tad ir vēl viena skaista īpatnība, jo tajā brīdī, kad es sākšu no ātruma sastāties, piemēram, šitā. Jūs dzirdējāt, ja?
Tad elektronika imitē to pārgāzēšanu, it kā viņi slēgtos uz leju. Lai kur jūs būtu nolēmuši aizšaut uz Kolku vai Karlsruji, ir skaidrs, ka darīsiet to maksimums 2. Oi, sēdēt te nevar, bet varbūt var gulēt. Tā kā minīvenā vai lielā džipā izlaisties nevar, bet tādā roka festivāla variantā, piemeklējot kaut kādu ērtāku spilventiņu, varbūt, ka nosnausties te var. Par tādu īstenu sporta automašīnu jauno Honda Prelude mēs nosaukt nevaram. Tāpēc, ka jaudas tam nolūkam ir pārāk maz. Un mums ir iznācis tāds elegants un smuks Japāņu pastaiga auto vienam vai 2 cilvēkiem. Kopš Preludes iznākšanas Japānā tas ir totāls hīts. Es nezinu, cik ilgi uz to automašīnu tur ir jāgaida, bet ilgi arī pie mums, pasūtot jauno Preludi, nāksies pagaidīt. Komplektācija ir tikai 50 000 eiro. Un kaut kā saliekot kopā visus tos datus un kā tā automašīna brauc, man šķiet, ka šīs vēl nav stāsta beigas.